Labdien visiem, lai svētīgi ir šī diena un zabats. Man liekas liels prieks, ka mēs varam atkal pulcēties pie svētajiem rakstiem un būt pielūgsmē Dievu priekšā. Šajā nedēļā es lasīju šo līdzību, ko Inns izlasīja no 8. panta. Jums kaut kas neiegriezās ausīs tā mazliet, ko viņš izlasīja kādus vārdus. Šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Jums patīk tādi vārdi? Pie kuras puses jūs pieskaitat sevi? Pie pasaules bērniem vai pie gaismas bērniem? Pie gaismas bērniem. Es vismaz sev tā pieskaitu. Un šeit man pasaka, kas man liek justies diezgan slikti, ja? Ka pasaules bērni ir gudrāki. Un tad ir jautājums, lasot šo līdzību, kas ir tas iemesls, vai tiešām tas prāts ir tik švaks, vai tā domāšana nav tik izcila? Kas ir tas iemesls, kādēļ teikt ir šie vārdi? Bet, lai labāk saprastu to līdzību, es gribu kopā ar jums izlasīt to. Tā ir aprakstīta 16. nodaļā Lūkas evaņģēlijā. Un tā iesākās šādi. Bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks, par to viņam pienes ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja: ko es dzirdu par tevi? Dodi norēķini par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Kad nama pārvaldnieks nodomāja sevī: ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem namu valdīšanu? Rakt nespēju, diedelēt es kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un atteicinājis pa vienam visus savus kungu parādniekus, viņš sacīja pirmajam: cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 muceļas, bet viņš teica: še ņems savu zīmi, sēdies un rakst tūliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja: bet tu cik tu esi parādā? Tas sacīja 100 mēru kviešu. Viņš teica: še ņem savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, dariet sev draugus ar netaisno mamonu, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņemt mūžīgajos mājokļos. Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Neviens pie mājas piederīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs? Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Visi to dzirdēdam farizēji, kas bija mankārīgi, un tie viņu izsmēja. Lasot šo līdzību, šo stāstu, pirmajā brīdī man radās tik daudz jautājumu. Es nezinu, kā jums, bet es vēlējos apstāties pie tā, kas notiek šajā notikumā. Ja mēs to mazliet pārnesam uz mūsdienām, piemēram, ir kāds cilvēks, kurš strādā uzņēmumā, viņam ir uzticēts finanšu pārvaldība un priekšniecība pasaka, ka viss, tu tiec atlaists tavas negodprātīgās dzīves un rīcības dēļ. Protams, šoks, vai ne? Viņš pie sevis domā, es negribu iet strādāt picērijā vai Hesburgerā vai vēl kaut ko darīt un būt bezdarbnieku statusā, saņemt pabalstu kādu brīdi es arī nevēlos. Un ko viņš domā, viņš tagad dara? Viņš atlaiž tiem, kas ir uzņēmumam kaut kāda parāda saistības, kaut kādas procentus. Un
Un šeit šis vadītājs uzslavē šo cilvēku, ka viņš ir gudri rīkojies. Tā baigi dīvaini, vai ne? Jūs atbalstat negodīgu rīcību. Mēs saprotam, ka šajā stāstā nav tas, ka šeit būtu atbalstīga negodīga rīcība, bet kas tiek pateikts? Ka viņš ir gudri rīkojies. Jēzus šeit neuzslavē šo cilvēku, kas ir tādā veidā uzvedies, ja? Bet viņa šī abrīnojamā atjautība ir tā, kas fascinē, kas liek paskatīties uz viņu. Un, piemēram, es lasīju kādu notikumu, ko stāstīja Alisters Beks. Viņš stāstīja par pāri, kuram nozaga automašīnu. Un no rīta nākošā dienā šis pāris skatās, ka automašīna atrodas mājas priekšā, un tur ir atstāta atvainošanās zīmīte, ka tas ir slikti izdarīts, ko mēs esam izdarījuši, ka mēs esam paņēmuši mašīnu, neatļauti un tā, izmantojuši viņu un atstājuši zīmīti, un klāt pielikts 2 biļetes uz teātri. Tajā zīmītē bija aicinājums, lai pāris pavada šo vakaru teātrī kopā un lai izmanto šo laiku tā kā tādu atvainošanos par šo automašīnas zādzību. Pēc šis pāris paņēma šīs biļetes, viņi devās uz teātri, ir skaists vakars, skaisti pavadīts laiks, viņi dodās uz mājām, viņi atgriežas mājās. Jūs ziniet, laupītāji ir iztīrījuši visu māju. Vai jūs neabrīnojat krāpnieku šo radošumu? Tur vajag gudrību, tur jābūt stratēģijai. Tiešām, tas nenotiek pats no sevis. Un kādēļ Jēzus stāsta šo līdzību mums? Kāpēc mums tā būtu jāzina? Ne jau tāpēc, ka mums būtu jāzog, ne jau tāpēc, ka būtu jāuzvedās negodīgi. Nē. Viņš vērš uzmanību uz šo cilvēku, kas rīkojās ļoti gudri un apdomīgi. Un šis bagātais kungs uzslavē šo negodīgo vīru, ja? Un tas ir tāds mulsinošs brīdis. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, uzteica. Protams, netiek slavēts šis negodīgums, bet te ir tas vārds, grieķu vārds, ja? Ko varētu tulkot kā gudrību, kā prātīgumu, kā stratēģiju. Jo viņš saprata, ka tūlīt amats viņam beigsies, nākotne viņam ir apdraudēta, viņš izmanto pēdējo iespēju, lai novērstu to apdraudējumu, ja, ka viņš paliks bez naktsmājām, bet ka viņu uzņems šie cilvēki, kas jūtās viņam varbūt savā ziņā pateicīgi. Stāties priekšā, jums ir parāds 10 000 eiro. Un pasaka, 2000 mēs jums norakstam. Jūs būtu priecīgi? Jā. Kādam citam varbūt lielāks parāds, viņam pasaka, tev pusi ir norakstīta. Viņi ir priecīgi, viņi to novērtē. Un kāda tad ir šīs līdzības jēga? Pats kodols. Šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un Jēzus to stāsta, lai iemācītu mācekļiem gudrību atbildīgi rīkoties ar to, kas viņiem ir uzticēts. Līdz ar to mēs saprotam, ka Dievs ir kaut ko uzticējis. Viņš ir dāvājis mums iespējas šajā pasaulē, bet ar mūžības perspektīvas iespējamību. Un šeit, protams, nav doma par krāpšanu, bet par tālredzību un prātīgumu. Un Jēzus saka, mācieties no šī piemēra. Šis cilvēks izmantoja visus viņam pieejamos līdzekļus, lai sasniegtu mērķi. Viņš bija ļoti atjautīgs. Jūs ziniet, politiķi arī ilgi strādā, lai iegūtu atbalstītājus. Viņiem ir kaut kāda stratēģija, kaut kāds mērķis. Ja? Viņi zina, kā to panākt, lai viņus ievēlētu. Uzņēmums strādā ar kaut kādu stratēģiju. Piemēram, Lidls, ja?
vai Rimi, vai Maksim. Mēs saprotam, ka visiem ir stratēģija. Viņi mēģina saprast pieprasījumu, to cilvēku vajadzību, tirgus lielumu, atsauksmes, ko varētu uzlabot, apkalpošanas sfērā vai kā tā. Tur ir visur apakšā stratēģija, kur varētu veikt lielākas reklāmas un tā tālāk. Jo vairāk reklamējam, jo iespējamība, ka tas produkts tiks vairāk pārdots. Un līdz ar to ir pārdomāta rīcība. Cilvēki ļoti labi un gudri plāno, kur ieguldīt naudu. Dažkārt jūs dzirdat domāt par 3. pensijas līmeni. Esat dzirdējuši tādu variantu, ne? Jā. Jeb piedāvā ieguldiet obligācijās, jeb varbūt akcijās vai vēl kaut ko. Cilvēki domā, kā iegūt labāk savu karjeru, jeb viņi domā par nākotni, viņi izvērtē, viņi plāno ceļojumus, viņi domā, kā investēt. Un lasot šos vārdus, kas ir tas iemesls, kādēļ bērni nav tik gudri šajās pasaules, kā šie pasaules cilvēki? Un vai tad tiešām gaismas bērni ir tādi intelektuāli muļķi? Protams, ka nē. Arī Dieva bērni prot plānot ceļojumus, prot plānot izdevumus, kā nosegt komunālos maksājumus, kā iegādāties vajadzīgās lietas. Tātad jautājums nav, vai šeit būtu kāds, vai pasaules cilvēki būtu gudrāki un gaismas bērni būtu muļķi. Nē. Jautājums ir par prioritātēm, uz ko mēs fokusējamies. Līdz ar to šeit nav problēma par prātu, bet jautājums ir, pasaules cilvēki rūpējās par tām lietām, kas viņus uztrauc, bet muļķīgi rīkoties tajās lietās, ka tās atstāja novārtā, kuras šķiet šajā brīdī man nav tik jūtīgas un aktuālas, jo tās būs kaut kad nākotnē, kā mūžība. Elēna Vaita ir tāda grāmata Kristus līdzības, kur ir tāds norādījums, jeb tāds paskaidrojums, ko viņa raksta. Kristus nākšana notika intensīvas pasaulīgas dzīves laikā. Cilvēki mēdz pakļaut mūžīgo laicīgajam, tiesības uz nākotni tagadnes lietām. Ilūzijas tie uztvēr kā realitāti, bet realitāti kā ilūzijas. Neredzamo pasauli tie neuzlūkoja ticībā. No citiem vārdiem sakot, Kristus līdzība māca, ka cilvēki parasti ir daudz atjautīgāk un čaklāk gādājot par šīs dzīves interesēm, nekā domājot par nākotni. Pārfrazējot. Un tas ir paradoks. Tas ir paradoks, kad Dieva bērni māk plānot, vai ne? Bet jautājums ir par mūžību. Ka gandrīz tajā nav stratēģijas vai pārdomātas rīcības. Nav apzināts garīgas disciplīnas, nav kalpošanas plāna, nav domas, kā mana dzīve ietekmē citus. Un ja mēs tam paraugamies tādas paralēlas pavalkam ar pasaules cilvēku, tad viņiem ir šī stratēģija. Bet kā ir ar gaismas bērniem? Un līdz ar to problēma jau ir tas, ka bieži vien gaismas bērni skatās līdzīgā virzienā kā pasaules bērni. Un tāpēc, ja es tā kā kritizē, viņš pasaka, kāpēc tas tā notiek? Kas notiek? Un saprotiet, ka mūžība nav redzama, bet pasaule ir redzama, kurā mēs dzīvojam. Un līdz ar to cilvēkam ir dabiski dzīvot ar to, ko viņš redz, to, ko viņš var izmērīt, to, ko var uzreiz sajust. Bet mūžība jau nav taustām šajā brīdī kā tāds notikums. Un atalgojums arī nav tūlītējs. Un ticība arī prasa savu, ja šeit nav vienmēr mēs nepieredzam, teiksim, šos pierādījumus tūlītējs. Un līdz ar to mūsu sirds automātiski ieslīd tajā stāvoklī, šajā pasaulīgajā stāvoklī.
Bet tomēr jautājums ir, kāpēc šie gaismas bērni tiek nosaukt par gaismas bērniem? Jums nerodās? Es lasot, es domāju, ja viņi rīkojās pasaulīgi, bet tomēr viņi tiek saukt par gaismas bērniem. Kas ir tas iemesls, ka viņus var saukt par tādiem? Pirmām kārtām viņi pieder Kristum, otrām kārtām viņiem ir jauna identitāte. Viņiem ir gaisma, pat ja viņi slikti to izmanto. Tātad viņiem ir gaisma, bet bieži vien tā dzīves stratēģija ir pasaulīga. Un tāpēc Jēzus stāsta šo iemeslu, Jēzus stāsta tieši šo līdzību, lai pamodinātu, nevis lai apkaunotu. Viņš mēģina pamodināt savus mācekļus, lai viņi raudzītos stratēģiski uz savu ticības dzīvi. Un vai tu zini, kas ir tavs aicinājums? Vai tu zini, uz ko Dievs tevi aicina? Ja tu nezini, tad lūdz Dievam, Kungs, parādi man, kas ir mans aicinājums. Parādi man saprast to lietu, kas man būtu jādara. Jūs esat kādreiz sajutuši aicinājumu. Te vienāk sirdī pēkšņi kāda doma, svētīga doma, kuru vajadzētu darīt, kur ir ļoti svarīga. Tu saproti, ka tas ir tas, kas man būtu jādara. Tu saproti, ka tas ir aicinājums no Dieva. Otrs, tu saproti, ka tas ir tev būtiski. Un trešais ir jautājums, kā es sasniegšu to mērķi, kā es sasniegšu šo aicinājumu piepildījumu. Jūs esat kādreiz domājuši par to? Ja tev nav nekad bijis tas piedzīvojums, tad lūdz Dievam, parādi man šo aicinājumu, palīdz man ieraudzīt šo aicinājumu. Un tad, kad es to ieraudzīšu, palīdz man to arī pildīt un gribēt pildīt. Jo dažkārt mēs tā, tas man pa grūtu. Ja. Nē. Ja tu sajūti šo aicinājumu un saproti, kas tas ir, tad lūdz Dievam, lai tu varētu aiziet līdz tam mērķim, lai tu varētu piepildīt to. Dievs iedos tev vīziju, kas tev ir jādara. Un tad domā, kā tu to izdarīsi. Lūdzu. Tad, kad es tiku aicināts par mācītāju, es sapratu, ka tas ir aicinājums. Bet vēl viena lieta, lai varētu būt noderīgs kalpošanā, tur ir vajadzīgs arī kaut kādas zināšanas. Un es lūdzu Dievam, Kungs, palīdz man iegūt zināšanas. Pirmais ir aicinājums. Es saprotu, ka man ir vajadzīgas zināšanas. Trešais ir, kā to sasniegt. Un es lūdzu Dievam, palīdz man, ka es varētu iet mācīties. Atļauties es nevaru. Ja es tiktu budžetā, tad es mācīšos. Un tā es iesniedzu augstskolā dokumentus. Es domāju, augstskolā mācās tikai gudri cilvēki, bet es cik gadus jau neesmu mācījies, kas to lai zinu, vai es vispār pavilkšu. Bet doma bija tāda pusgadu, vismaz pusgadu, un es jau būšu ieguvējis. Tur bija ebreju valoda un daudz kas cits, domāju, tas man noderēs. Un jūs ziniet, tiešām man piezvan, man pasaka, tu esi budžetā, bet pēdējais. Es tevis vairs nav. Es domāju, interesanti, Dievs dara brīnumu. Nākošais, labi, bet kur dzīvot? Es aizgāju tur uz to studentu to telpu, kur tiek dota informācija, kas jādara. Man saka, brauc uz kopmītnēm un tā. Aizbrauc uz kopmītnēm, man pasaka, paklausties, šeit ir 18, 19 gadus jaunas meitenes. Es tā kā neiedaros tur. Šeit mēs tev nedosim vietu. Es domāju, ko tagad? Neko. Man nav kur dzīvot, ko tad es darīšu? Es iedomājos piezvanīt vienai pazīstamai māsai no draudzes. Viņai jau kaut kur arī bija cienījams vecums. Es saku, varbūt tu man var dot padomu, kur es varētu dzīvot. Es esmu uzņemts studijās, bet man ir tā problēma. Viņa saka, tu man esi kā vistai grauds. Es domāju, kas te ir? Izrādās, ka kaut kad pavasarī vīrs bija nomirs. Viņa dzīvo mājā, un viņai ir dzīvoklis. Vīrs laik bija dzīvoklī un tā, un viņa saka, man dzīvoklis ir tukšs, un tagad 2 vietas maksāt. Tu man esi kā vistai grauds. Es domāju, cik interesanti. Kā Dievs pats nāk pretīm.
Man jau kaut kādu laiku bija doma, es jūtu tādu aicinājumu, kad par kalpošanu pansionātā. Iekšā visu laiku man bija tā doma. Man bija doma iet uz Valmieras pansionātu. Man bija savs iemesls. Un, man tā domas laika, es viņu nesāju. Es sapratu, ka tas ir aicinājums no Dieva. Bet jautājums bija, tagad man to soļus vajadzētu spērt. Bet man piezvanīja Sarmīta, viņa saka, no Zilākalna pansionāta. Viņa teica, vajagot dievkalpojums, tā kā tur ir tāda lieta. Un es domāju, labi, man jāizbrauc, jāparunājās. Un tad kaut kas notiek interesants. Un es gribētu tālāk, lai par to pastāsta Iveta. Ja? Kas tad tur notika? Kas bija tā atbildētā lūkšana? Ja? Tikai mikrofonu tev vajadzētu paņemt. Jā. Labdien visiem! Jā, turpinājums arī. Un man līdzīgi arī tā kā Aldim. Un Dievs bija gatavojis kaut kāda veida kalpošanu, kur es tā kā dzīves gaitā arī biju izmācījusies sociālo rehabilitāciju. Bet kaut kādu laiku manā dzīvē nebija iespēja strādāt nekur šo profesiju. Es audzināju savus 2 bērnus un tā. Un Dievs jau iepriekš bija droši vien paredzējis kaut ko tam. Es tā saprotu arī, jo man arī uzaicināja uz to vietu, šo pansionātu strādāt. Mani sameklēja un uzaicināja, un es piekrītu. Un tā es tur kalpoju, tā varētu teikt par šo darbu, šo profesiju, pienākumiem, jo mēs mēdzam ar cilvēkiem šajā vietā pielūgt, lasīt garīgas grāmatas un ar vārdu sakot, uzmundrināt un sniegt garīgu atbalstu ikdienā šiem cilvēkiem. Jo viņi ir izsalkuši. Un ne jau pēc tādas barības, kas viņiem ikdienā ir uz galda, bet pēc garīgās barības tiešām izsalkums ir. Ja? Un tad mēs mēdzam paēst. Un tad man ir tāda nodarbība otrdienās, kur es lasu grāmatas priekšā. Mums ir pārsvarā bijušas garīgas grāmatas. Un šajā posmā mēs lasām grāmatu, ko Baibiņa mums ieteica. Tas bija grāmata Nekā pie laupītājiem. Un mēs lasām, un vienā nodarbībā man viena mūsu māsa, ja, adventisti, bet nāk arī daudz cilvēki, kas nepazīst Dievu, viņi vienkārši klausās. Un viņa saka, mums vajadzētu kādu tādu kristīgu pulciņu noorganizēt garīgās grāmatas, un tad mēs varētu parunāt un tā. Un es viņai saku, jā, mēs varētu. Nākušā reizē varbūt tā, bet tad tev jādabūna mācītājs. Es tā, pagaidu, kur tad es tev uzreiz dabūšu to mācītāju? Bet tev jādabūna ir. Un tā bija tā pati nedēļa, kad man Sarmīte saka, mācītājs būs pie mums ceturtdien. Un Aldis atbrauc. Ceturtdien. Tā bija visātrākā atbilde no Dieva, kādu es esmu piedzīvojis. Tā bija viena diena pagāja, un es Astridai, tai māsai, saku, Dievs ir atbildējis tavu lūkšanu. Mums ir mācītājs, man ir mācītājs. Es nevaru teikt, ka es viņu dabūju, bet Dievs jau iepriekš bija šo ceļu sagatavojis. Un mums ir izveidojusies tāda ļoti jauka, lieliska sadarbība jau otro reizi. Un tad es vēlos vēl pastāstīt vienu arī, ka tajā reizē es lasīju no tās grāmatas, tur bija tāds stāsts par
to Tomiņu, ja zēnu, kurš nokļuva nepatikšanās, tad viņš nebija gājis kopā ar citiem dziedāt garīgas dziesmas un kopā būt ar saviem brāļiem un māsām. Viņš domāja, ka viņš viens pats var tur kaut kur iet un cīnīties Dievu uzdevumā. Un tās dziesmas viņš negribēja dziedāt. Tad viņš nokļuva nepatikšanās, un tad viņš dzirdēja, ka tā dziesma ir, un tā viņš saprata, ka Dievs tuvojās un ka palīdzība būs. Un Aldis arī piedalījās šajā grāmatas lasīšanā. Viņš izvilka datoru un teica, un tagad mēs dziedāsim dziesmas. Un tas iepriekš nekas nebija saskaņots un nekas nebija sagatavots. Viss sanāca kopā tieši tā, kā Dievs bija pilnīgi, man pilnīgi drebuļi pārskrēja par gauliem, kā viss tik ļoti labi, it kā būtu iepriekš viss sagatavots. Un tagad mums ir tā, kad es lasu grāmatu, Aldis dāvā kādu barību ar kādām labām atziņām un tādām lietām, un tad mēs klausamies garīgas dziesmas, kur mums uz ekrāna ir Edija ar Mārtiņu un tā, no mūsu draudzes ierakstiem. Un cilvēki klausās, un viņi ir tik laimīgi tajā brīdī, viņi sēž un neviens pat projām negrib iet, kad beidzās nodarbība, tāpēc Dievs iepriekš jau viss bija sagatavojis. Mēs tikai kā instrumenti, darām to, kas mums ir jādara. Tā, tas īsumā. Kā Dievs pats darbojās. Kad tev ir aicinājums, viņš paver ceļu un iespējas. Mēs tagad otrdienās tiekamies. Ja? Tagad esam sarunājuši regulāri otrdienās. Mēs esam kopā. Jo es redzu, ka tas ir svarīgi šiem cilvēkiem. Un jautājums ir, protams, ja tu sajūti aicinājumu, domā, kā to realizēt. Lūdzu, lai Dievs pats kārto, un tu redz brīnumu lietas. Ne? Es atbraucu, viņi saka, Dievs ir atbildējis. Es domāju, par ko viņi runā? Tas kaut kas tāds man pārsteidz, kas ir noticis, ja? Un tad man pastāstīja. Tāpēc es gribēju šodien, lai jūs dzirdat tās aizkulisses, kas patiesībā kā Dievs darbojās. Tātad ir vajadzīga šī, teiksim, arī stratēģija, lai sasniegtu to mērķi. Vai ne? Ja mēs raugamies, piemēram, uz Jēzu, tad Jēzus izsūtīja 70 mācekļus pa 2 uz noteiktām vietām. Pāvils arī maršrutus plānoja, kad viņš devās misijas ceļojumā. Un tas nav vienīgais. Tātad Dievs neizslēdz šo plānošanu, tā ir vajadzīga. Un līdz ar to mēs saprotam, ka Jēzus aicina mūs uz tādu uzticīgu, stratēģisku, mērķtiecīgu mācekļu gaitu. Viņš mūs aicina rīkoties, izstrādāt šos dažādos plānus. Viens plāns atvēl laiku Bībeles lasīšanai. Atvēl laiku Bībeles lasīšanai. Dažkārt es redzu, cilvēkiem mājās ir Bībele, bet es varu pateikt, ka viņa nav lasīta. Jūs ziniet pēc kā? Tad, kad tu lasi grāmatu, kas ar viņu notiek? Ja tu tā regulāri lasi, kas ar viņu notiek? Kāds paliek tās lapas puses? Netīras, tādas, paburzītas, tu lieto to grāmatu, vai ne? Man ir vēl viena Bībele. Man jau no ārpuses tur jau ir tas nolietojies, ja? Man jāliek ir vākos. Tagad tu lieto kādu grāmatu, un dažkārt man sāp sirds, ka es redzu, ka tev Bībele ir. Tam cilvēkam mājās ir Bībele, bet es redzu, ka tās lapas visas ir pilnīgi koši balts, tā kā no veikala, tikko kā nopirkts. Es saprotu, ir vēlme lasīt. Tā ir. Bet dažkārt mums nepietiek laika tam. Mums ir cits prioritātes. Tāpēc izstrādā kaut kādu šo mērķi, ka tu gada laikā gribi izlasīt Bībeli. Atvēl laiku Bībeles lasīšanai. Padomā varbūt par tiem cilvēkiem, kuri nav dzirdējuši evaņģēliju. Padomā, kā tu varētu pastāstīt. Izstrādā plānu. Tu, piemēram, apgūst dažas atbildes, kuras parasti uzdod. Jautājums uzdod, bet tu zini, ka parasti tās ir tās atbildes par ciešanām, kāpēc ir ļaunums un tā tālāk. Mēģini saprast, pat pārdomāt šīs atbildes.
praktizē arī savu liecību, lai dažu minūšu laikā pateiktu tam, kam tu tici vai kāpēc tu tici. Jo dažkārt ir tā, ka gan jau būs labi, bet tā nav mērķtiecīgi pārdomāta lieta. Esiet gudri, Jēzus par to runā, esiet gudri, plānojiet, sagatavojieties, lai jūs ziniet, kā sasniegt mērķi, ja? Kā tu vari pateikt, kāpēc tu esi glābts. Apzināti meklē veidus, kā parādīt arī citiem Kristus mīlestību, tiem, kam sāp. Izveido varbūt kaut kādu plānu sev. Un nepavēlt, Jēzus saka, un es jums saku, dariet sev draugus no netaisnā mamona līdzekļiem, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņemt mūžīgajos mājokļos. Un es lasu šos vārdus, es domāju, kas tad ir netaisnais mamons? Vai Dievs ir radījis šajā pasaulē kaut ko netaisnu, lai mēs to lietotu? Jums neradās tāds jautājums? Kas ir manā dzīvē tas netaisnais, ko es varu lietot Dievam par godu? Kas tas varētu būt? Un ja es pat iesaku, lai to es lietoju, kas tas varētu būt šis netaisnais mamons? Un tad es sāku domāt un meklēt, kas tas ir? Līdz es atradu. Mēs saprotam, ka netaisnais mamons tas ir tie līdzekļi, kas pieder šai netaisnai pasaulē. Ne? Un līdz ar to viņi tiek saukt par netaisno mamonu. Būtībā Dievs radīja naudu nevis kā netaisnu, bet viņa nav grēcīga, bet šīs pasaules sistēma, kurā bieži vien daudz kas notiek, rada netaisnību. Un nauda bieži vien kļūst par tādu elku. Un bagātība bieži vien rodas netaisnības apstākļos. Un tāpēc Jēzus to nosauc tādā realitātes vārdā netaisnais. Nevis morāli netaisns, bet tāds garīgi, nedroši, neusticams un bīstams. Un Jēzus saka, dariet sev draugus no netaisnām mamona līdzekļiem. Tas nozīmē, ka izmanto šos pagaidu esošos resursus, kas tev dod šajā pasaulē, mūžīgiem mērķiem. Lai tad, kad tie vairs nebūs, šī pasaule paies, lai tie uzņemtu jūs mūžīgajos mājokļos. Un es lasu šos vārdus, un man ir jautājums, kas ir tie uzņemt mūžīgajos mājokļos? Kas ir tie, kas uzņems? Es tā lasu, man ir tik daudz jautājumu. Es pie šī teksta tik ilgi sēdēju, es domāju, kas tas ir? Es tik daudz nesaprotu. Man taču jātiek skaidrībā. Kas ir tie, kas svētīti caur tavu mantu? Tie, kuriem tu palīdzēji, tiem, kurus tu atbalstīji, tie, kur dzirdēja evaņģēliju, tie, kurus tu uzcēli, nevis izmantoji. Un līdz ar to iedomājies, tev Dievs uzņem debesīs. Un tu redzi cilvēku, ka pateicoties, un tu saproti, ka caur šo netaisno mamonu ir iegūt mūžīgie draugi. Tie cilvēki, kuri caur tavu mantu vai caur tavu darbību ir piedzīvojuši Dieva žēlstība ir tie, kuri mūžībā kļūst par lieciniekiem tev, ka tu savus resursus esi izlietojis Dieva valstībai. Dievs ir tas, kurš uzņem, bet cilvēki ir kā auglis, kas iet tev līdzi mūžībā. Viņi jau nebūs priekšā, bet viņi iet līdzi tev mūžībā, kā liecinieki tam, ka tu piederi Dieva valstībai. Ka tas ir tas, kas tev ir bijis dzīvē svarīgi. Ka tie ir tavu dzīves augļi, kā liecinieki. Un Dieva klātbūtne arī apliecina, ka tu piederi Dieva valstībai. Runājot par Jēzu, un tagad es drīz noslēgšu. Mēs raugamies, kā Jēzus dzīvoja. Viņš pieņēma citu cilvēku mamonu savā misijā. Jūs atcerieties, viņam kalpoja sievas no savas mantas. Šie zemes resursi tika doti viņam šajā mūžīgajā darbā. Un šie cilvēki iet kopā ar Jēzu līdz mūžībai. Viņi iet kopā. Un beigās Dievs uzņems viņus. Jēzus, ja mēs raugamies, pats kļuva nabags, lai darītu par draugiem mūžībai. Cilvēks, kuri uzņems viņu. Kā mēs varam lasīt Korintiešu vēstulē 2. Viņš, būdams bagāts jūsu dēļ, kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti.
lai jūs kļūtu bagāti. Nauda ir tikai tāda vāja ēna tam, ko Kristus ir patiesībā darījis. Viņš nevis dod mantu, bet atdod sevi. Un rezultāts – es eju jums vietu sataisīt, lai ņemtu jūs pie sevis. Jēzus ir tas, kurš visradikālāk pārvērš šo pārējošo uz mūžību, atdodot visu, kas viņam ir, lai iegūtu cilvēku Dieva valstībai. Un mēs to darām ar naudu. Viņš to darīja ar krustu. Un līdz ar to šīs pārdomas, un tās nav vienīgās, kuras šajā līdzībā mēs varam atrast. Šīs pārdomas mūs mudina uz to, kā tu pārvaldi Dieva resursus, lai tad, kad tu nonāksi Dieva valstībā, lai tur būtu cilvēki, kur teiks, paldies tev, paldies tev, paldies tev, ka pateicoties tev mēs esam izglābti. Protams, pateicība Dievam. Un līdz ar to man noslēgumā ir viens jautājums. Ja Dievs šodien uz mani skatītos kā uz pārvaldnieku, ko viņš teiktu par manu stratēģiju mūžībai? Kāda ir tava stratēģija mūžībai? Ko tu dari? Ko tu plāno? Lai Dievs palīdz mums. Āmen.